Šodien Miķertornis, Verners, Kristaps, komandā Matīs. Pārģērabjamies un laižamies, 7:00. Tūlīt jau sāks gaisma mesties, kā reiz uz rītu. Uz rīta žoru būsim. Divi monstri man jau, principā 3 metieni. Verners izvilka, vispār nekā nebija pat aiztiks. Man tā arī nebija, viens aiztiks tikai bija. Tā bija uzstāv. Šitā tam smuki diezi. Verners saka plāns B uz tālo distanci. Jums tā pa būtē ir? Nē, bet Kristaps jau var nebriem. Kristapam jau cikiem ir. 3 laikam. Viņam ir arī smagāk dzīvnieks metām. Ā. Es tāds piesardzīgs metējs. Kas? Būs. Nē, nebūt nevienam un nekā. Nu jā, vispār būtu klusums. Reku interesanti, veids atstājuši mantas. Kāti stāv. Vēl 4 kāti ūdenī. A pašu nav. Tāda droši čaļi. Vajadzēja tikai uzvilkt briedi. Un viss sākās. Verners izvilka vienu maisiņu un vienu būti. Bet būtu pieklājīgi. Tev vismazāk, bet vislielākā. Laiks ierod. No, laiks ierod. No. Dupletiņš, bet bērnu dārzas dupletiņš. Vienu vispār bija galvā ieķērās, laikam cērtot. Tā mums ies, bet tagad sākās aktīvi. Viens pēc otru. Veči uz savām gruntenēm arī atnāca. Visu nakti liekam noticējušies, tagad uz rītu atnāca paņa. Mēķu. Matīs un Zutis šoreiz. Apsties, kas pa smukiņo. Lūdzu, jautājumu kādu? Cope aktīvi. Nav nekas baigi daudz, bet visu laiku kaut kāds akšanas notiek. Izmēriņš varēja būt lielāks. Spainīt, cik man kaut kādas 8 laikam. Vēl kaut kādas, nezinu, 6 vai tās pašas 8 palaidu vaļā. Krista? Man ir 10. Spainī? Jā. Un cik tu palaidi vaļā? Palaidu vienu, bet izmērs tās principā vidējs uz augšu. Ņemot vērā, ka tagad jau ir kaut kādi 9 apmēram, tad diezgan pieklājīgi. Matīsam atkal normāls duplets. Man arī 3 duplets pagaidām. Mērs pagaidām vēl štuko, ko darīt. Kaut kas jau sanāk palēnām. Smukākā uz reņģi ar ķiploku. Reņģi ar ķiploku vienmēr labi strādā. Nav jau nekāds palkus. Bet būt ir. Brokas. Branč. Cepam sviņinu. Pulkstens 11. Kaut kas notiekās, bet kaut kā apstājies. Tā aktivitāte vairāk nav tik liela. Lēnītēm, bet pavisam tālajā distancē. Kaut kas notiekās. Kā tev? Pagaidām gabals 9. 19. Spainī 19 vai vispār? Spainī 19, 2 atlaistas pagaidām.
Atko izvilku. Bet tagad man ir pavisam tālajā. Tu tāpat? Es tāpat no krasta metu, bet nu es Tu metēji aiz otrā sēkļa, ja? Principā aiz otrā, bet jau dziļumā. Aha. Kaut kas saķerts ir, nezinu. Pāri pa 20. Cik pulkstens? Pusē 1. Kristapam, viņš mums Exceļa karalis, viņam 26. Werneram kaut kāds 10. Sāk reizināt. Reizināt. Apūšās, Werners vakarā ķer. Jā. Werners iet uz vakara copi. Bet smuki forši. Arī viss apkārt. Izskatās, ka tauta sāk arī rasties. Pagaidām rezultāts negaidīti labs, jo parasti šeit ir tā, ka, ja tā apmēram pus 8 sāk copēt, tad copi ir līdz 10. Tu salas kāds pāris puts, piemēram, 5, 6, 7, un tad viņa copa beidzās līdz 4. Un tad, principā, sāks vakaršors, bet šobrīd ir tā, ka pulkstens ir 1. Mums jau 2 ir pār pa 20 butēm, man ir kaut kāds, laikam, 28. Un, jā, esam priecīgi. Izmērs ir, principā, no vidēji bišķiņ uz leju. Bet biezas, skaistas, treknas butes. Paliekam šodien pa nakti. Tagad neliela pauzīte, gatavosim pusdienas. Kolēģi aizgāja pēc grilla. Paēdīsim, nedaudz atpūtīsimies un tad mēģināsim tā kā gaidīt otro cēlienu un principā tās lielākās cerības uz vakar copu. Matīs nāk ārā no jūras. Tikko bija tālmetiens. Visi pozīcijā. Kortiņš. Vēl lieta, kas interesē, droši vien visi copmaņas ir ēsmi. Mans viedoklis jau ir tāds, un arī pēc pieredzes skatoties, ka, ja tā būtu īriet, viņai trāpi virsū, tad ēsmai ļoti liels nozīmes nav. Protams, nevar arī likt attīrītu garneli, tas visiem par sevi saprotams, jo viņai nav ne smaržas, ne tā kā teikt garneles smakas. Arī šodien to pārbaudījām, kaut tādu garneli neņem. Ja vienkārši bija kolēģiem līdz vecas garneles, kuras jau bija attīrīts un pilnīgi nekāda interese. Kaut gan mums tajā pašā laikā tīri labi ķērās. Principā esmu tā pati standarta vārītā garnela, kas ir čaulā. Firmas Viking, mēs parasti tās izmantojam. Un reņģa. Bet reņģi, kā mēs darām, mēs viņu mājās jau nogriežam filēs, sagriežam gabaliņos. Ir 2 porcijas. Vienā porcijā ir filēs gabaliņi nedaudz apsāli, jo tad gaļa, viņi nevajag pārsālīt, bet ja viņi nedaudz apsāli, viņi tā kā paliek nedaudz stingrāk, vairāk turas stingrāk uz āķi. Nosi to pašu reņģi, tu viņu apsāli nedaudz, nolūp ķiplogu daiviņas un saspied iekšā. Piemēram, uz 200 gramiem filējas, apmēram kāds 2 ķiplogu daivas samais, jau iepriekšējā vakarā, lai viņi nostāv līdz rītam sasūcās. Un, principā, reņģi šobrīd ļoti labi strādā šodien. Varētu teikt, pat labāk nekā garnela, un principā laikam uz reņģi, kas ir ķiplaukos, neviens tukšais iemetiens nav bijis, vismaz viena zivs ir galā. Tā kā tas ir principā, ko var jums ieteikt. Werneram tikko smuks tāds dupletiņš. O! Laikam viens jāiero. Super. Pulkstens 2:25. Es arī tikko dabūju tādu apmēram. Izskatās tagad lielāks bija šī izmēriņš sāk Es nāk. arī tikko dabūju nesen tādu. Arī tādu normāli? Forši.
Izskatās, ka cilvēki sāk rasties, tad mēs atlikām domu iet uz kempingu. Sarunājām, atnesām grilu tepat. Uzcepsim brieža kupāteņus. Šašliku. Forši būtu. Pasaka! Tāpēc jau tā būšu copa ir tik forši, kā saka. Turpinām, gaidām vakaru. Gaidām lielos paltus. Vai ne, Kristap? Gaidām paltus. No. Nu ko, pulkstens 4:15. Svērienu taisam ar smaidīgajiem zilajiem svariem. Man ir bez 5 gramiem 5 kilogrami plus, nu, mīnus spainis, nezinu, cik spainis. Nu, pieņemsim, ka 5 kilogrami. Principā viena no lielākajām, ja? Jā. Nu, cik viņai? 300. Jā, kad 300 gramu. Uz zilajiem svariem Werneram trīnīts tas pats. 3 kilo, jā. Werneram, Ar vāku! Werneram viss priekšā vēl. Nu, Iesim pie kolēgas. pie Kristapa iesim. Visu laiku bija apmācies. Principā pirms pusstundas pagriezās ļoti tāds saulains laiks. Principā ideāli, lai atpūstos ar ģimeni pie jūras, bet, nu, Laikam nepārāk ideāli, lai ķertu. būtu tajā pašā laikā pilnīgi nezinu, vai viņi aizgāja prom, vai viņi aizvērās mute. Izskats šāds. Svars. Cik tur ir? 4,88. 4,88. Nu, principā mums ar Kristapu vienādi. Bet vēl jau kaudze atlaist. Principā vajag diži lielāku šito nav, bet šis jau ir īstenībā diezgan skaisti. Nē, super. Bet arī daudz atlaist. Werneram laikam šīs dienas trofeja nāk ārā. Izvirzās līderos. Werners izvirzās patiešām līderos. Finiņu izraupa. Skaties, vēl galā bute būs. Kurš čempions šodien? Jautājumu nav. Werners izvirzās absolūtajos līderos. Nu ko, laikam tūlītām tumsa virsū un viss. Reportāža beigsies. Reportāža Bušu cope 2016 beigsies. Ir labi. Nē, ir forši. Labi, kad atbraucām, ir īstais laiks. Jā. Īstenībā visu dienu var pielikt, ne? Man ir. Tev ir 8,88. Mazas, bet daudz. Jā, nav lielas. Bet, 6 kg. nu jā, mīnus spainis kaut kāda 6 kg. Normāls. Kristapam ar, nu, pa lielam, uz 2, uz 3, kāda 15 kg ir stabili, nevis ir. Jā. Turklāt vēl cik ir atlaists. Jā, Un tagad tikai tumsas copa vēl jā, un sāksies. tumsas sopa mēs no 7, visu dienu jau bija. Visu dienu, visu laiku kaut ko velkam. Jā. Nebija tā, ka nekas nenotika. Otrā diena, vakardien līdz 11. Nocepējāmies. Bet ar tums nekas baigais nenāca. Bija kaut kāds vienas brīdis, kad pienāca, bet uzreiz arī nobeidzās. Nu, nebija tā, ka vispār apstājās, bet nu, nekas īpaši. 11. gājām gulēt. Mums ar Kristapu var teikt spaiņi pilni, ne? Spaiņi pilni ar kaudzes tā. Nenormāli. Kā atvilkāmies godam. Gribējām tagad arī pats spēt, bet pulkstens ir kaut kāda 8:30, pa ilgu laikam nogulējām. Un Daudz lai tiktu makšķerē. līdz vietai ir jāiet. Plāniņš paēst. Doties. Jā, laikam uzvēdīsim un laidīsimies. Mājās. Rokastiņas, konservi. Un aiziet tīrīt zivis. Tā kā tālūk, tāda ir Bušu copa. Pievienojieties.